Tātad tirgus risku pārvaldībā ar CFD un PPA. Pirmais tāds jautājums, kā jūs prāt, lūdzu nobalsojiet, kurš risinājums vispār ir labāks? Kurš balsot par CFD, ka mums vajadzētu CFD? Tikai 3 cilvēki. 4, 5, 6. Jauki, labi. Kurš uzskata, ka tomēr mums vajag PPA tirgu attīstīt? Es teiktu pusi uz pusi. Labi, tad šodien mēģināsim saprast, kurš tad ir varbūt labāks, sliktāks, kāds regulējums viņiem piemērojas. Un, jā, iespējams, jūsu viedoklis uz prezentācijas beigām pamainīsies, bet to tad jūs varēsiet paši novērtēt. Kopumā, kas ir CFD un PPA, es domāju, šai auditorijai nav jāskaidro, bet būtiskās atšķirības, jā, kā vienā gadījumā mēs sadarbojamies ar valsti, publisko personu, otrajā gadījumā mums pretī ir privāta persona. CFD mēs iegūstam īpašā dizaina izsolē, savukārt PPA mums ir brīvā kārtībā noslēgts darījums, civiltiesas darījums. Tad CFD, kā mēs zinām, saskaņā ar regulu, tad viņš būs piemērams tikai jaunajiem atjaunīgas enerģijas projektiem, lai gan PPA var noslēgt pilnīgi par jebkādu. Abi viņi savā ziņā nodrošina pret tirgus cenu svārstībām un dod to papildus bonusu ražotājiem. Tad faktiski mēs nonākam pie secinājuma, ka principā mērķis ir viens, tad nodrošināt stabilas cenas, palīdzēt attīstīt ilgspējas prasību izpildi un zaļo mērķu sasniegšanu, kā arī, protams, kas nav mazsvarīgi, arī uzlabot pieeju finansējumam un tā rezultātā arī nodrošināt pievilcīgākus noteikumus projektu attīstībai. Sīkāk par katru, tad runājot par CFD, protams, tas priekšrocības ir diezgan acīmredzamas. Tirgus cenu svārtību riska novēršana, tas parasti ir ilgtermiņa atbalsts, kas ir 10-15 gadus. Tad pretī mums ir valsts, kas ir ļoti spēcīgs partneris, par kura kredītspēju parasti arī nevienam nerodas nekādas šaubas un jautājumi. Tas ir tās galvenās priekšrocības. Un, protams, tas arī ir tāds labs investīciju piesaistes rīks. Skaidrs, ka investīcijas vispirms nāk uz tām valstīm, kur tas valsts atbalsts tiek piedāvāts, rada to labvēlīgu attīstības vīdi. Bet nav mazums arī risku, kā mēs redzam. Tad pirmkārt, CFD noteikumi. Noteikums izveido valsts kā publiska iestāde, un tie ir vienpusēji. Faktiski tie ir tādi, ko jums iedot, un tad vai jūs piesakaties un ievērojat, vai jūs neiegūstat to atbalstu. No tā izriet arī nākamais risks, ka parasti CFD tiek piedāvāti uz uz limitētu kaut kādu jaudu apjomu ar noteiktiem kritērijiem, un līdz ar to pieaug tā atbalsta neiegūšanas risks. Līdz ar to pat, ja, piemēram, Latvijā ieviestu kaut kādu CFD schēmu, tas nenozīmē, ka visi projekti no tā gūtu labumu. Tie būtu tikai noteikta veida projekti un par noteiktu jaudu. Nākamais CFD, protams, tā ir publiska schēma. Viņa būs pakļauta publiskai kontrolei, iespējams arī kaut kādas pārsūdzības. Es domāju, piedaloties izsolēs. Un viennozīmīgi CFD gadījumā visi riski paliek uz ražotāju. Tas ir instruments, kur valsts uzņemās tikai to tirgus cenu risku, un savukārt ražotājiem uzliek tikai pienākums attiecībā gan uz attīstību, gan uz pārējo mērķu sasniegšanu. Tad, kas varētu būt vēl svarīgi, ņemot vērā, ka tas ir valsts atbalsts, tas dažās jurisdikcijas var ietekmēt arī rīcību ar izcelsmes apliecinājumiem zaļai enerģijai. Tāpat, kā vienpusēji šis regulējums tiek pieņemts, principā tāds regulējums, viņš arī tie noteikumi, faktiski, viņi var tikt mainīti, uz kādiem tiek piedāvāts šis atbalsts. Un, protams, zīmīga ir Spānijas gadījuma sāga, kad ar atpakaļ vērstu spēku tika grozīti feed-in tarifa noteikumi, kas izraisīja ļoti daudz tiesvedības par simtiem miljonu. Un jāsaka, ka Latvijas gadījumā būtu jāpievērš ar uzmanību enerģētikas likuma 58.11. Prima panta 1. un 2. daļai. Ko tad šīs normas pasaka? Panta 1. daļa pasaka, ka vērtējot grozījumus atbalsta schēmās, tie grozījumi nedrīkst apdraudēt projektu dzīvotspēju. Tātad pirmais, ko mēs secinām, ka
grozījuma iespēja nav izslēgta, tas ir viens. Un grozījuma saturs nedrīkst apdraudēt dzīvotspēju. Tad mēs domājam, kas ir dzīvotspēja. Respektīvi, ka neiet bankrotā, ka viņš vienkārši neiet zudumā. Bet nav runāts par to, ka viņš nedrīkst pasliktināt stāvokli, samazināt peļņu. Līdz ar to tas ir tāds viens riska moments. Un nākamā panta daļa pasaka, ka šos grozījumus var veikt, jebkurā gadījumā, ja tas bija atrunāts CFD noteikumos. Līdz ar to, ja CFD visos noteikumus ir pateicis, ka laika gaitā veicot pārvērtējumu un kontroli, tiek secināts, ka ir nepieciešams grozīt, un šie grozījumi ir pieļaujami, tad, teiksim tā, arī tā paļāvība jau krietni mazinās uz šādu atbalsta veidu. Un, vēl viens aspekts, par ko es jau runāju, par strīdu risināšanu. Tātad, ja mēs runājam par kādiem investīciju strīdiem, tad mēs arī runājam par strīdu risināšanu valsts tiesās, tā skaitā, piemēram, pār CFD noteikumu grozījumiem. Un mēs jau kā juristi ļoti labi zinām, ko nozīmē tiesāties valsts tiesā pret valsti, cik tas ilgi un cik tas var būt sarežģīti. Sakarā ar CFD ieviešanu, protams, mums ir arī cik liela iespējamība, ka tādu ieviesīs. Mēs arī saņēmām jautājumu pirms šodienas fóruma, vai mēs runājām ar kādām valsts iestādēm par ieviešanu. Nē, mēs nerunājām, bet, manuprāt, tā nostāja publiski vairāk kārt jau bija izteikta, ka neplānoti šobrīd nekādi atbalsta veidi, tā kā šāda veida maksājuma formā. Un, protams, liela nozīme ir vēsturiskiem noteikumiem situācijā ROIK. Bet kas ir jāsaprot par CFD? Kā šī brīža regulējums prasa, ka tam ir jābūt divpusējiem CFD. Proti, tiek nodrošināts to, ka pie ļoti zemām cenām tiek kompensēts ražotājs, bet pie ļoti augstām ražotājs atmaksā atpakaļ. Līdz ar to praksē pie labvēlīgas situācijas ar CFD var sanākt, ka tas risks attiecībā uz valsti, piemēram, uz papildu kaut kādu finansējumu, viņš nemaz neiestājas. Vai kaut kā viņš tiek ieskaitīts, teiksim, kaut kādi iepriekšēji tie maksājumi, viņa nākotnē tiek ieskaitīts pret necerēt, piemēram, lielo peļņu sakarā ar ļoti augstām tirgus cenām uz elektrību. Tā kā varbūt tas ir tas aspekts, kas, sadzirdot CFD uzreiz neiedomājas, un tas pirmais, kas dod tādu negatīvo reakciju, bet, manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Tomēr, ja mēs padomājam, ja kādā brīdī domās reāli par šī instrumenta ieviešanu. Nākamais, ja mēs paskatāmies uz PPA, tad uzreiz tie stabiņi samainās vietām. Ja? Kā tad ir ar priekšrocībām? Priekšrocības, uzreiz teikšu, ir visas tās pašas principā, kā CFD schēmā. Proti, tas instruments, viņš palīdz noturēt stabilu cenu, viņš palīdz iegūt labu finansējumu, bet papildus. Papildus tas ir brīvs pušu darījums, kuru puses noslēdz tā kā savstarpēji izrunājot, kā viņi pieeja dažādu risku sadalēji, kā viņi risinās strīdus, kādam likumam viņi pakļaus, konfidencialitātes prasības atkal. Līdz ar to tie visi ļoti būtiski noteikumi, kas pēc tam praktiski var ietekmēt, teiksim, tā PPA izpildi un kas notiks tad, ja tas risks attiecīgi iestāsies. Kādi PPA galvenie riski? Atkal mēs atgriežamies, protams, izmaiņas regulējuma un politikās. Šādā gadījumā, protams, jāatrunā PPA, kas tad notiek, ja šādas izmaiņas tiek īstenotas. Bet galvenais risks, ko saredz arī finansētāji, ir PPA partnerā nepietiekamā kredītspēja vai iespējamie līguma pārkāpumi. Proti, ja mums pretī ir privāta persona, tad mums jābūt tiešām pārliecinātiem, ka tā privāta persona ir spējīga pildīt saistības, ka viņai ir nepieciešamie naudas līdzekļi un ka viņa ilgtermiņa partneris tiešām tāds drošs. Tad sīkāk varbūt par noteikumiem atkal par finansēšanas spēju tieši PPA darījumiem. Es neiešu varbūt uzskaitīt, kādi tie vispārīgie noteikumi, protams, kā katram darījumam mēs vienojamies par priekšmetu cenu, termiņiem, izbeigšanas nosacījumiem un tā tālāk. Bet kas ir svarīgi ar finansētājiem, ka tam jābūt ilgtermiņa. Diemžēl, tirgū nav novērojami tādi ilgtermiņa PPA. Ja mēs runājam par atsevišķiem PPA, ne fiziskiem, bet tā saucamiem virtuāliem PPA, kas tiek slēgti, tie ir kā finanšu instrumenti un faktiski ir sava veida CFD analogs privātajā sfērā, tad tie ir parasti slēgti uz īsāku laiku, tā kā 5-10 gadi.
Tad, kas ir būtiski, lai tajā PPA, tad, protams, arī naudas plūsmas modelim ir jāatbilst tam, ko prasa finansētājs. Jā, kredītspējīgs partneris, kā jūs jau minēju, ļoti svarīgs. Un šeit, protams, talkā nāk dažādas garantijas. Tās var būt privātās garantijas, tas būtu mātes kompānijas garantijas, un, kā es runāšu tālāk, tās var būt arī valsts garantijas, ja gadījumā tāda veida atbalsta schēma tiktu pieņemta. Cenas noteikšanas mehānisms. Tas arī ir ļoti būtiski, kāda ir vienošanās par cenu. Vai tā ir fiksētā cena, vai ir ievērot, vai ir ielikta kaut kāda indeksācija, vai ir kaut kāda cita sasaiste ar tirgu. Tas, protams, tiek vērtēts, kā tas var ietekmēt naudas plūsmu ilgtermiņā un pie dažādām svārstībām. Un, jā, risku sadale, tas arī ir būtisks noteikums, ko izskatā aizdevēji. Atgriežoties pie nodrošinājumiem un pie tiem riskiem, neviens nav pasargāts pret to, kā var mainīties regulējums, var mainīties arī ģeopolitiskā situācija un dažādi vienkārši politisko kursu maiņas. Līdz ar to, protams, bez visādām garantijām ir pieejama arī apdrošināšana šādiem gadījumiem, kas arī, teiksim tā, ja tā tiek iegādāta, tad tas varētu būt papildus tāds bonus un garants tam, ka tā izpildi būs nodrošināta. Izpildi. Kad mēs noslēdzam līgumu, protams, mēs vērtējam, cik noteikumi ir izpildāmi. Vai jūs varēsiet prasīt viņu izpildi tiesā, kurā tiesā, kādas, piemēram, citas varbūt sankcijas ir noteiktas līgumā. Un tas ir būtiski attiecībā uz PPA, jo, piemēram, PPA pirmstermiņa pārdošana noteikti ļoti ietekmēs naudas plūsmas. Un tas ir viss jāievērtē līgumā, ar kādiem noteikumiem viņš tiek izbeigts. Ko mēs iesakām? Mēs iesakām vienmēr ielikt tā saucamo apstākļu izmaiņu klauzulu. Tas ir tas līgumisks veids, kā pasargāt puses no tādām būtiskām, tiešām ārkārtējām izmaiņām tirgu, politiskajā situācijā, normatīvajos aktos. Un šīs klauzulas būtība ir dot pusēm tiesības, teiksim tā, prasīt otru pusi, sēsties pie sarunu galda un pārunāt noslēgtā līguma noteikumus. Parasti, protams, šiem jābūt ļoti tādiem izņēmuma gadījumiem, kad tā klauzula tiek iedarbināta, tāpēc, ka pamatā Latvijā joprojām svēts līguma izpildes pienākums. Taču mēdz būt tādi īpaši gadījumi, kad tas var būt ļoti liederīgi. Un klasiskais piemērs ir tāds, ka, piemēram, līguma izpildi var novest otru pusi līdz maksātnespēju vai līdz pilnīgai pazušanai. Tās var būt viens no tādiem iemesliem, kas ļauj izmantot šādu klauzulu. Bet kopumā, protams, tiem noteikumiem jābūt tādiem saprātīgiem, kas maksimāli nodrošina pret visādu veidu riskiem un nodrošina arī izpildi šim līgumam. Tad valsts garantētais PPA. Šī gada Vinburgas konferencē mēs runājam, bija panelis par CFD. Tad viens no komentāriem bija, ka CFD mums visticamāk nebūs, bet iespējams valsts varētu apsvērt tā saucamos valsts garantētos PPA. Tātad, kas tas ir? Tas arī ir viens no valsts atbalsta veidiem, ko paredz Eiropas Savienības normatīvie akti, un kādos gadījumos to piemēro. Tas ir tad, ja potenciāliem PPA dalībniekiem, tad šajā gadījumā enerģijas lietotājiem, ir kaut kādi šķēršļi ienākšanai PPA tirgū. Un, piemēram, nav iespējams saņemt kaut kādas privātās garantijas viņu saistību izpildē. Tad tā varētu būt tāda atkal kaut kādi noteikumi izdoti, uz kādiem valsts izlēma piešķirt šāda veida garantijas attiecībā uz potenciālā līguma partneru saistību izpildi. Tad ir iespējams noteikt mērķa subjektus šādam atbalstam, proti, piemēram, attiecināt viņus uz vidējiem mazajiem uzņēmumiem. Un, protams, nedrīkst būt puse, kas jau atrodas kaut kādās finanšu grūtībās, un nedrīkst būt diskriminējoši noteikumi iekļauti. Būtiskais, jebkura valsts atbalsta ieviešanā, ir tas, ka tomēr tas atbalsts nedrīkst izjaukt to brīvo tirgu un konkurences tirgu, jo skaidrs, ka tas tādu atbalstu nesaņem visi.
pārēji darbojas uz tirgus principiem, un šim atbalstam nevajadzētu radīt tādas tirgu kropļojošas priekšrocības. Ko valsts varētu darīt PPA tirgus attīstības veicināšanai? Tad šeit es pieliku izvilkumu no enerģētikas stratēģijas, ko pieņēma šogad nesen. Un jā, mēs paskatāmies, ka tur ir daudz un dažādi veidi, kā tā skaitā PPA tirgus attīstīšana. Bet, diemžēl, šobrīd secinām, ka mēs laikam esam tajā pesimistiskajā scenarijā, kuru mums šajā praktiski netiek darīts, tas, ko varētu darīt. Un tie pasākumi, kas varētu uzlabot situāciju, manuprāt, ir tā ilgtermiņa stabila un paredzama regulējuma radīšana šajā jomā. Un arī, protams, minimizēt regulējuma izmaiņas, lai mazinātu arī tos riskus, kas saistīti gan ar PPA noslēgšanu un izpildi. Jebkādām izmaiņām, kas tiek veiktas, būtiski vērt tādu izvērtējumu, kā jūs minēju, gan no klimata plāna izpildes mērķu un to savienojumības un vispār, lai nerastos kaut kāds pretruns un ierobežojumi. Tāpat, protams, būtu labi tad padomāt par to PPA garantiju ieviešanu. Un vēl viens rīks, protams, kā tie PPA partneri atrod viens otru. Šeit, manuprāt, ir labs piemērs, vismaz Iecera, viņi vēl nedarbojas pilnā spārā, ir Itālijas, kur ir radījusi tādu vienotu platformu, kur, PPA potenciālie dalībnieki, no vienas puses ražotāji, no otras lietotāji, atrod viens otru un ir spējīgi noslēgt savā starpā darījumu. Protams, ir plānot arī Eiropas līmeņa šāda veida platformas izveidošanas, bet tādas vēl nav. Iespējams, mazākā mērogā to varētu izdarīt ātrāk. Un, protams, tas noteikti palīdzētu attīstīt to PPA tirgu, kas šobrīd nav tik ļoti attīstīts. Nākamais jautājums. Vai var dabūt abus, gan CFD, gan PPA? Un prieka ziņa, ka regula pasaka, ka principā var. Un plānojas izdot arī sevišķas komisijas vadlīnijas, kas paredzētu, kā šos abus atbalsta veidus var savienot. Nav noslēgums, CFD un PPA, ja viņi ir atļauti vienlaicīgi, viņi var dot viens otram savas zināmas priekšrocības. Piemēram, piedaloties CFD, ja zinot, ka tev daļa ražošanas jaudas ir nodrošināta ar PPA, tas piedāvājums varētu būt konkurētspējīgāks. Līdz ar to tā varētu būt zināma priekšrocība. Un arī otrādi šis princips varētu darboties. Kādi pamatprincipi? Pamatprincipi ir ielikti arī regulā. Proti tas pats, ka tas nedrīkst izjaut konkurenci un nav pieļaujama pārkompensēšana. Tas ir galvenais princips. Proti, ka tu nedrīksti, saņemt pārāk lielu pēļņu no šitādām schēmām, ja viņas nav uz to mērķētas. Kopumā par PPA būtu viss. Protams, es ceru, tas bija labs ieskats padomāt par riskiem un priekšrocībām. Un, protams, no jums ir atkarīgs, uz ko mēs varētu iet un kā mēs varētu šo tirgu tālāk attīstīt. Vēl viens jautājums, kas bija saņemts pirms prezentācijas, bija, kāda mums ir ar to PPA tirgu un vai viņš īsti pastāv un vai ir kaut kādas perspektīvas. Manuprāt, perspektīvas ir. Manuprāt, joprojām nav novērtēts pietiekami izcelsmes apliecinājumu certifikātu tirgus. Un kopā ar virtuālo PPA, jeb tā saucamo finanšu PPA, kopā ar zaļiem certifikātiem, tas var jau darboties un tas jau darbojās. Līdz ar to, ja būtu, piemēram, tāda platforma, kur tiešām partneri varētu viens otru atrast, šādu darījumu ir reāli noslēgt, reāli izmantot, un mēs arī to redzam, tas arī notiek un tiek izmantots dažādu finansējumu piesaistē. Tā kā īsumā tas būtu viss arī par PPA šodien. Paldies! Vai būs kādi jautājumi? Paldies, Natālija. Man jautājums. Tad Eiropas līmenī ir par PPA un CFD piemērošanu vienam projektam? Jā, bet par dažādām jaudām. Jā, bet... Okay. Paredzēts, ka īstenībā varētu būt CFD schēmā tikt iekļaut prasība, ka daļai no ražošanas jaudām jābūt nodrošinātai ar PPA. Tas ir viens no dizaina veidiem, bet tas, protams, ir atstāts dalībvalstu ziņā, kā viņas izveidotos tās schēmas. Jā, pilnīgi viņa kompetence.